Baltkrievijas robežas, Latvijā, Igaunijā, austrumu provinču okupētajās nomalēs, visur joprojām plosās smagas mainīgas kaujas. Cīņu telpā dienvidu austrumos no Ērgļiem. Tur pāri Augstienē nostiprinājušies bolševiki un var pieņemt, ka viņi tagad gatavojas uzbrukumam. Kādas latviešu vācu vienības priekšējais novērotājs laikus izpratis stāvokļa nopietnību un pieprasa artilērijas pabalstu un trieciena lielgabalus. Cīņai iekļauj smago un vieglo artilēriju. Pēc 10 sekundēm ugunī. Lauka haubicas. Ienaidnieks jāsatriec. Granāta pēc granātas aizjoņo uz sīvo pretinieku. Artilērijas un trieciena lielgabalu uguns kājnieki dodas uzbrukumā. Sīvas cīņas notiek par katru metru zemes. Arī šeit izrādās, ka visu kauju iznākumu izšķir grenadieris kājnieks. Te parādās jau pirmie pārbēdzēji, kas sapratuši, ka tālākai pretestībai nav nozīmes. Viņu vidū kāds padomju gvardes leitnants, kurš paskaidroja, ka viņa sektorā padomju pārtikas apgāde, sevišķi maizes pievedumi jau kopš vairākām nedēļām notiekot nekārtīgi. Augstiene ieņemta, bolševiku uzbrukums izjaukts. Līdz ar to cīņas šajā sektorā uz laiku izbeigušās. Vienības nopelniem bagātajiem vīriem piešķir apbalvojumus un sevišķas devas. Brālīgā ieroču savienībā daudzu tautu labākie dēli cīnās vācu frontēs pret bolševismu. Daudzās kaujās tiek kopīgi lējuši savas asinis par kopēju lietu un pieredzējuši bolševiku masu uzbrukumu smagumu. Šāds pārdzīvojums noteic vienādi domājošu tautu sadarību, kā karjā tā miera apstākļos. Nesen ar bruņinieka krustu apbalvotais augstākais SS un policijas vadītājs Obergruppenführers Jekelns pats pašaizliedzīgi piedaloties kaujā dienvidrietumos no Pleskavas ezera ar savu kaujas grupu, kas sastāvēja no vācu un latviešu policijas vienībām, pretriecienos novērsa ienaidnieka iebrukumus. Operējo ieciena brigādes bruņinieka krusta kavalieri. Pa kreisi šturmbannführers ar ozolapu vainagu apbalvotais Leons de Krels. SS divīziju Nordland, Nederland un Estland komandieri, kuri kopīgi ar igauņu un vācu vienībām cīnās Narvas frontē, no SS Obergruppenführera Steinera saņēma bruņinieka krustus.